Avris Viguls. Tas nebija es, kurš naktī zvanīja un runāja ar tevi. Tā nebija mana balss. Tas nebija es, kurš paglābās no lietus kādā Varšavas telefona būdiņā, izmircis slapjiem matiem, lāsēm pilot pār mutes pāršķeltos seju, un kura lūpas kustējās tumsā, atveroties kā dzīves, patstāvīgs pušums, kā atkrituma mašīnas atver, aprījot nevienam nepiedarošas pagātnes triskas. Tas nebija es, lai arī kā man patiktu tik melodramatiskas situācijas. Pirksti, kas uzgrieza numuru un gaidot atbildi virpināja vadu, nebija man. Ne es sarunai pārtrūkstot citu klausuli pret kurlo nepadevīgo stiklu. Histēriskā persona ar izmirkušo ēnu piekļautu mugurai nebija es. Drīzāk tas varēja būt tavs kaimiņš, kurš tobrīd vienatnē pieskārās sev, atceroties aprīļa sievieti no melnbaltā kalendāra, vai viņa brālis, vai pirms 18 gadiem bezvēsts pazudušais, nevis es. Tas neesmu es, kurš cenšas tevi sazvanīt no dažādām pilsētām, kas ir vien neizteiksmīgi apveidi, kādi iekšēji sagrubumi iekustināti. Ne es, lai klusētu klausulē, ne es, lai ziņotu par gaidāmo laiku. Balkānu ciematiņā ar arbūzu mīkstumu, sarkaniem saules sargiem. Vai lai nosauktu satikto meiteņu vārdus, neslētas viesnīcas numurā, publiskās toaletes kabīnē, aizrījies, pārtuzējis, pakāries siksnā. Ne es uzgriezu tavu numuru, slapstoties Gramsterdamas naktsklubiem, lai nesagaidīs atbildi, tur piedzertos kopā ar jūrniekiem rupjiem. Ne es torīt Londonā, izlūdza spēnes uz gaišmatainai franču turistei Annai. Tas nekādā gadījumā nevarēja būt es. Tam nav nec pierādījumu, nec motīvu. Ja esmu bijis kādos sarakstos, esmu izsvītrots un aizmirsts. Pieraksta adresē nedzīvoju, un iespējams dzīvojis neesmu. Starp mani un tevi un to jukšo ir telpa, uz kuru nav tālsaruna. Tas ir attālums biezāks par nebūtību, ne saules stars te nespiežas cauri. No šejienes pat nerādās sapņos. Es nezinu, kur es biju visu šo laiku. Esmu bez alibi, tur nav atskaites punktu. Es nezinu, kas es biju, es gaidīju, līdz aizdomās turamo personu loks tiek apvilkts ap mani.